Ja mēs izaudzināsim jauno paudzi, kas neprot rast citur mierinājumu un stimulāciju, kā tikai sēžot pie televizora ekrāniem, tad ziniet, ka tieši to vēlas panākt mārketinga industrija. Mazuļu preču tirgus ir visstraujāk augošais segments no raibā karnevāla, kas turpina izplesties. Šī biznesa ienākumi ir $14 miljārdi, divreiz vairāk nekā pirms 5 gadiem. Tik tiešām, tirgotāji ir atklājuši mazuli. Savstarpēji konkurējošo reklāmu joklī gandrīz ikvienas lielākās korporācijas filozofija ir piesaisti, kamēr viņš ir jauns, un noturi uz mūžu. Labapgādātam bērnam šodien ir viss, sākot ar Volkswagen rotaļlācīšiem līdz Harley Davidson tērpiem. Tas saucas uzticīgs zīmolam no šūpuļa līdz kapam. Šī ir mārketinga pēdējā iekarojamā teritorija. Padarīt par pircēju mazuli, kas vēl neprot nestaigāt, nerunāt, bet kura psihē var atstāt paliekošas pēdas. Laipni lūgts jaunais pircēja pasaulē, kur katrs zīmols ir kārdinājums un katram kārdinājumam ir zīmols. Filmu demonstrēšanai sagatavojusi Latvijas televīzija. Tulkojusi Māja Grīnvalde, redaktora Laura Hansone. Ieraksta režisore Inga Jurgensone, video inženieris Mārtiņš Steinbergs, lasīja Aigars Austenbergs.